Labvakar! Labvakar! Tiem, kas tiešraidē ir atraduši laiku un iespēju šovakar parunāties, pabūt kopā, pameditēt. Ir kārtējais otrdienas vakars, un mēs tiekamies gandrīz vai kā uz vakara pasaciņu, vai ne? Mīļie, man ir tiešām prieks par katru, kurš no jums ir izlēmis, ka es gribu meditēt, es gribu iemācīties meditēt. Man bija liels prieks redzēt, ka daudzi, kuriem nav pieredze, droši komentēja, meditējuši pirmo reizi pagājušajā otrdienā, vai ir pavisam neliela pieredze un dalījās ar to, kā jutās meditācijas laikā, kā jutās pēc tam. Daži man rakstīja privātas ziņas. Lai vai kā tu izlem dalīties ar savu atgriezenisko saiti, man tā ir ļoti vērtīga, jo arī es no tā mācos, kā meditāciju vadītājs, kā enerģiju vadītājs caur sevi. Un man ir interesanti dzirdēt no jums gan par ķermeniskām sajūtām, gan par piedzīvotajām vīzijām vai atklāsmēm, vai ka tev nāk idejas vai nāk atbildes uz jautājumiem. Manuprāt, tas ir ļoti svētīgi, jo meditācija ir tiešām tāds īsts, labs veids, kā tu vari uz mirkli nolikt vaļā, nolikt nost visu savu ikdienas skriešanu, nolikt malā visus savus stresus, visas savas būšanas, nebūšanas un būt sev un tikai sev. Man ļoti, ļoti patīk tas teiciens, ka mēs katrs pats sev esam tikai viens gabals, tikai viens. Un lai vai cik mēs būtu svarīgi kādam citam cilvēkam, vecākiem, vīriem, sievām, bērniem, varbūt draugiem, tas nav iespējams, ka kādam citam mēs varam būt svarīgāki nekā katrs pats sev. Un tā ir katra paša mūsu atbildība, kā mēs sevi uzturam darboties spējīgu, produktīvu. Jā, tā ir katra mūsu atbildība. Es mīļi atkal neredzu nevienu komentāru, un man interesē, vai mani var redzēt un dzirdēt. Ceru, protams, ka var. Mūsu šodienas meditācija būs par sevis pieņemšanu. Jo, manuprāt, kaut kādā savas dzīves brīdī mēs katrs nonākam pie saprašanas, pie atziņas, pie reizēm sāpīgas, reizēm patīkamas. Tas ir atkarīgs, kāds ir bijis tavs ceļš, bet pie atziņas, ka mēs neatbilstam nekādiem ideālības standartiem. Mēs neesam ne perfekti un ideāli skaisti, ne perfekti un ideāli gudri, veiksmīgi. Viss, kas vien var būt salikts vienā cilvēkā, neviens no mums tam neatbilst. Saprotiet? Un tad, kad tu to saproti, un tad, kad nonāc līdz tam dziļi sirdī, un tiešām saproti, bet īstenībā ne jau tikai es neatbilstu, neviens neatbilst. Un arī nav jāatbilst, tā nav paredzēts. Tad tu sāc mazliet, vismaz es sāku diezgan krietni domāt, nevis kategorijās skrienam uz iedomāto ideālu, bet paskatos, pagriežos pret sevi un tiešām sāku novērtēt to, kāda esmu es pati. Ar to unikalitāti, ar tām īpatnībām, ar tām stiprām pusēm un ar tām vājām pusēm, jo tās vājās puses mūs dara, ticiet man,
tik interesantus, tik savādākus, tik dabiskus, ja mēs to neslēpjam, ja mēs pieņemam arī savas vājās puses vājās. Vienkārši neviens cilvēks nav ideāls, viņam nav visas iespējamās iedomātās sabiedrībā pieprasītās puses stipras. Piekrīti? Varbūt iekomentē, ko tu par to domā, ko es tagad saku. Un, ja tev jebkad dzīvē ir bijusi aktuāla šī doma, beigt skriet pēc kaut kādiem iedomātiem ideāliem, bet kā gan es varētu sevi pieņemt? Nu jā, ja vien man būtu tas, vai ja es pacenstos un kļūtu tāds un tāds, nu tad es varbūt sevi varētu pieņemt. Bet taisni tāds, kāds tu esi šobrīd un šeit un tagad, tur ir tā māksla, ka tu sevi pieņem, ka tu sevi iemīli un ka tu beidz sevi kaut kādā ziņā nosodīt, likt kaut kādos rāmjos standartos. Un tad, kad tu to ar sevi izdari, tad tiešām sākās brīvības sajūta. Jo tavs fokus pagriežās no kā es vēl varu sev kaut ko, uz to, ka te viss ir kārtībā, un es tagad varu skatīties uz āru. Lūk, un tāpēc šodien manī ienāca, ja uzprasījās šī tēma par sevis pieņemšanu. Un, protams, te būs kāds dziedinošs aspekts, mēs lūksim augstākiem spēkiem, lai ienāk un katram no mums individuāli dziedina tos aspektus vai tās domas, kuras mums katram ir pašam par sevi, lai mēs tiešām varētu solīti pa solītim tuvoties katrs pats sev tieši tādam, kādi mēs esam. Padomā par to. Padomā, kāda būtu tava dzīve, ja tu spētu, ja tu varētu, ja tu gribētu, ja tu mācētu sevi mīlēt un pieņemt tieši tādu, kāds tu esi. Tieši tādu, kāds tu esi. Neredz nevienu komentāru, mīļie. Tā. Pagājušreiz arī bija tā, ka dažus komentārus es redzēju, bet visus pārējos es redzēju tikai pēc tiešraides beigām. Pirms mēs ejam meditācijām, es gribu katru no jums arī aicināt. Šo ceturtdienu notiks mana saruna ar Girtu Krūmiņu, kurš Latvijā ir vairāk pazīstams kā aktieris. Un mēs esam ar viņu kopā kādu strēķi ceļa gājuši, un Girts ir milzīgu darbu ar sevi paveicis, it īpaši pēdējā gada laikā. Un tāpēc es viņu esmu aicinājusi uz sarunu par viņa ceļu ceturtdien. Es ielikšu arī šo ierakstu šī grupā, kur tā saruna notiks, arī painformēšu. Tā kā es aicinu arī tevi ceturtdien nākt klausīties mūsu sarunu. Tā, es tagad mazliet tā kā baidos sākt meditēt, jo jā, nu jūs mani nedzirdat. Tā. Interesanti. Es ticu, ka kāds no jums noteikti ir kaut ko rakstījis. Mīļie, varat lūdzu tagad kāds viens vismaz ierakstīt, ka mani dzird un redz, pirms mēs sākam meditāciju. Tā.
Neko šobrīd neredzu. Tā. Tā. Sirsniņas uzleca. Dievs, ko tas nozīmē? Droši vien, ka tas nozīmē, ka jūs mani redzat un dzirdat, vai ne? Labi. Es tomēr vienu mirkli pieiešu pie datora, apskatīšos, tur varbūt komentārus ātri redz, ja? Lieliski. Datorā visu redzēju, viss ir kārtībā. Dīvaini, kāpēc šeit to nerāda šoreiz. Labi, mīļie, tad iekārtojieties ērti. Ja atceraties, jo pagājušajā reizē jums stāstīju, ka apsēžaties jums ērtā vietā, kur jūs varat nolikt kājas pie zemes, lai neviens netraucē, atceraties telefonu uzlikt uz kluso zvanu, lai nav nekādas skaņu traucējumi jums meditācijas laikā. Durvis vai nu aizslēdziet vai aizveriet, sarunājiet, ka neviens jūs netraucēs. Varbūt ūdeni padzeraties. Fiziskais ķermenis visbiežāk mums dod dažādus tādus kā signālus, jo caur fizisko ķermeni izpaužās kaut kādā mērā zemapziņas pretestība tam, ka tu tagad meditēsi un ieiesi citos smadzeņu viļņos. Es ceru, ka jūs arī palasījāt tos rakstus par meditācijas būtību, kur ir šī grupā, kurus esmu ielikusi. Un ja jūs esat gatavi, tad kā jau parasti es iešu no kadra ārā, es jums esmu atstājusi, nolikusi šeit vienu no savām mīļākajām gleznām ar bāku, ar laiviņām, lai tā palīdz jums ieiet mierīgos, atslābinošos viļņos, sajūtās, noskaņojumā. Un jau tagad, esot nomodas stāvoklī, sāc smaidīt sev, sāc teikt iekšēji sev, cik es esmu jauks, cik es esmu fantastisks cilvēks. Un šodienas meditāciju es veltu sev, es dāvinu sev, jo es esmu ceļā uz sevis pieņemšanu, uz sevis iemīlēšanu. Man šis ceļš ir ļoti svarīgs. Noskaņojies uz to, sajūties ar šīm domām, sajūtām. Labi? Labi, es eju ārā no kadra. Es ceru, ka tu esi jau apsēdies un atslābinājies. Un mēs varam sākt šīs dienas meditāciju. Aizver acis, sajūti savu ķermeni. Vai tas ir atslābis, vai tas jūtās labi. Paskaties uz sevi ar gar acīm. Sāc lēnām un dziļi ieelpot caur degunu un izelpot caur muti. Ar katru ieelpu sajūti
kā tu ieelpo mieru, mīlestību, gaismu. Un ar katru izelpu tu izelpo ārā saspringumu, stresu, domas, kuras traucē atslābināties. Ar katru nākamo ieelpu tu sajūti, kā tavs ķermenis atslābst arvien vairāk un miers ienāk tevī. Ar katru ieelpu tu kļūsti arvien vieglāks, gaišāks, siltāks. Un ar katru izelpu tu jūti, kā aizplūst projām jebkas, kas tev traucē. Tu sajūti, ka tu esi viena skaista daļa šīs pasaules. Daļa šīs pasaules, kura ir radīta pēc dievišķā plāna, pēc dievišķās būtības. Bez tevis šī pasaule būtu pilnīgi citādāka. Pasmaidi sev un saki, cik labi, ka tu esi šī pasaulē. Atkal dziļi ieelpo un izelpo un savienojies ar māti zemi, jūti, kā caur kājām saknes aiziet zemē, līdz pat zemes centram, līdz mātes zemes sirdī. Un tu jūti, kā mātes zeme tev sūta pretī milzīgu mīlestības vilni, kurš caur kājām atkal ieplūst tevī un iziet cauri tavam ķermenim, līdz pat galvai, līdz matu galiem un aiziet augšā debesīs, savienojoties ar tām tādā skaistā dievišķā kārtībā. Un tu sajūti, cik ļoti tu esi savienots gan ar debesīm, gan ar zemi. Tu sajūti, ka tu esi šīs zemes daļa, daļa no pasaules, daļa no visuma. Tagad domās saki, es lūdzu, lai mans augstākais es vēd un vada mani šajā ceļā, šajā meditācijā. Es aicinu būt klātesošus tos spēkus, kuri mani vada manā dvēseles ceļā šeit uz zemes, kuri man palīdz. Es lūdzu savus eņģeļus un sargeņģeļus būt šodien un šajā meditācijā kopā ar mani. Es lūdzu būt kontaktā vienīgi ar gaismas būtnēm, ar 100% dievišķu gaismu, un lai visas enerģijas, kuras nav 100% gaisma, uz šīs meditācijas laiku pamet mani un visu klātesošo un visu šajā praksē esošo enerģētisko lauku. Es jūtu, kā gaismas spēku enerģija ienāk manī.
Katrai dvēselei ir tās pavadoņi zemes ceļā, skolotāji, kuri tieši šajos dzīves uzdevumos un brīžos pavada mani. Tu skaidri redzi un jūti sevi. Tu saki sev, es esmu es. Tieši tāds, kāds es esmu. Ar savu raksturu, emocijām, īpašībām, izpausmēm, reakcijām, vārdiem, darbiem. Es esmu tieši tāds, kāds es esmu. Tieši tāds es esmu radīts pēc dievišķā plāna un saskaņā ar maniem dvēseles uzdevumiem šeit, uz planētas Zeme. Tagad tu maigi, mīlestības pilnām acīm paskaties uz sevi no tava augstākā es skatu punkta. Atceries, ka tavs augstākais es zina par tevi visu, vienmēr un visur ir kopā ar tevi. Tavs augstākais es ir gājis tev līdzi visās tavās dzīvēs, visos notikumos. Tieši viņš zina, ka tieši tāds, kāds tu esi šeit un tagad, tā nav sagadīšanās. Tieši tāds tu esi vajadzīgs, lai realizētu savus dvēseles uzdevumus, lai ietu savu dvēseles ceļu. Tu skaties uz sevi, uz savu seju. Tu skaties, kā tu smaidi, un tavs smaids ir tik mīlestības pilns, tik gaišs, tik saulains un pieņemošs. Tu skaties šīs acīs, kuras ir tavas dvēseles spogulis. Tās ir tik skaistas, tās ir tik dziļas, viedas, visu redzošas, visu mīlošas, visu saprotošas. Tu skaties uz savām ausīm un uzreiz redzi un dzirdi to milzīgo daudzumu informācijas, kas caur tām ir gājusi, un ka tās ir spējušas novadīt šīs ļoti dažādās skaņas, skaņu frekvences tā, lai tās aiziet uz tavu sirdi, lai tās aiziet uz visu tavu būtību pēc labākā iespējamā plāna. Tu skaties uz savām lūpām un tu tik ļoti mīli tās, jo tieši tavas lūpas ir tās, kas dāvina mīlestību,
sev un tuviem cilvēkiem. Tavas lūpas ir tās, kuras laiž vārdus pasaulē. Tavas lūpas ir tās, kuras smaida. Tavas lūpas ir tās, kuras smaidot, liek smaidīt arī tavām acīm un visai tavai sejai. Paskaties uz šo skaisto seju. Tā ir dievišķa, tā ir radīta tieši tāda, kāds ir bijis dievišķais plāns. Paskaties tālāk uz kaklu, pleciem. Cik tie ir cēli, spēcīgi, cik daudz tie ir nesuši. Cik daudz tie dara katru dienu tavā labā. Paskaties uz abām rokām un sajūtās atceries visus tos daudzos glāstus, kurus tavas rokas ir devušas šī pasaulē. Gan samīļojot cilvēkus, dzīvniekus, varbūt priekšmetus, laistot tavu dārzu vai puķu podu uz palodzes. Tavas rokas ir šķīrušas iemīļotās grāmatas lapu, ievedot tevi pasaulē arvien dziļāk, arvien īstāk. Tavas rokas ir tās, kuras barojušas tevi. Gan ceļot karoti pie lūpām, gan darbus darot un naudu pelnot. Labus darbus darot. Paskaties uz savām rokām, cik apbrīnojami skaistas tās ir, stipras tās ir, izturīgas, spējīgas, cik plašs ir to spēju spektrs. Ar katru jaunu dienu vai nedēļu tu arvien turpini atklāt, ko gan vēl prot tavas rokas. Tu paskaties uz savām krūtīm, uz savu vēderu. Un tikai tu zini, ko tās ir šī dzīvē darījušas. Krūšu zona, vienalga vai tu esi vīrietis vai sieviete, tur dzīvo tavas plaušas, kuras nodrošina tevi ar skābekli, ar elpu, kas ir absolūti nepieciešama, lai tu ik mirkli būtu šajā pasaulē un varētu elpot. Tur ir tava sirds. Paskaties uz savu sirdi, cik tā
ir skaista, cik tā ir īpaša, cik čakli tava sirds strādā kopš mirkļa, kad tu ieliksdojies māmiņas dzemdē. Tā sāka savu ceļu uz attīstību, ceļu uz pirmo pukstu. Tava sirds vienmēr ir ar tevi. Arī tad, kad tu par to nedomā. Arī tad, kad tu jūties, ka esi viens. Tava sirds ar saviem pukstiem nepārtraukti tev atgādina, cik ļoti tā tevi mīl un ir blakus, un cik ļoti tā cenšas darīt to labāko, lai tu varētu dzīvot, lai tu varētu būt. Apskati savu sirdi labi no visām pusēm, apmīļo. Pasaki paldies tai un ej tālāk uz leju, uz vēderu. Un vienalga, vai tu esi vīrietis vai sieviete, tavs vēders ir apbrīnojams, ko tikai tas nav darījis tavas dzīves laikā, ko tikai tas nedara šobrīd un ko vēl darīs, jo tur atrodas tik daudzi orgāni, kuri kā mazas pacietīgas skrūvītes strādā, lai viss lielais mehānisms varētu darboties. Un paskaties uz kājām, cik tās ir skaistas, stipras, izturīgas. Tavas kājas tevi ir vēdušas, un vēl ilgi vedīs šajā dzīvē. Tās ir tieši tādas, kādas radušās pēc dievišķā plāna. Tagad paskaties uz sevi kopumā, uz šo smaidīgo, skaisto, ļoti, ļoti īpašo cilvēku. Un tagad tu ļoti labi sajūti un saproti, ka lai vai ko, jebkurš no tevis ir pieprasījis vai pieprasa, sagaidījis vai sagaida, ir domājis vai domā, tam nav nekāda sakara ar tevi, ar šo brīnišķīgo dievišķo būtni. Jo tikai tu pats zini, kas tu esi un ko no sevis sagaidīt. Lai vai ko tu jebkad esi no sevis vēlējies izveidot, radīt,
vai piespiest darīt, ejot uz kādu mērķi, vai tas ir ārējā pasaulē vai iekšējā. Tu tagad saki sev, ka no šīs dienas tu darīsi visu, lai tavi lēmumi notiktu tavā iekšienē, absolūtā saskaņā ar tavu būtību, ar tavu dvēseles plānu, absolūtā saskaņā ar tevi pašu, neatkarīgi no tā, ko kāds vai tu pats esi izdomājis prāta līmenī vai ārēju apstākļu spiests. Tu apsoli sev, ka no šodienas pirms katra lēmuma tu apstāsies, pagriezīsies ar seju pret sevi, pārunāsies ar sevi, nomierināsies, atmetīsi visu, kas traucē pieņemt tevī pašā sakņojošos lēmumu. Tu apsoli sev, ka tu klausīsies sevī caur mīlestības ausīm, skatīsies uz sevi ar mīlestības pilnām acīm un mīlestības pilno sirdi neslēpsi, bet iesi ar to pasaulē labus darbus darīt. Sajūti šo lēmumu, sajūti šo solījumu sev pašam. Sajūti, cik ļoti viegli tev bija to teikt, jo tu jau sen esi gājis uz šādu lēmumu. Tu jau sen esi domājis par to. Tev biežāk vai retāk iepriekš jau ir sanācis šādā veidā dzīvot. Un tu vienmēr esi domājis, kaut es varētu šādi pieņemt visus savus lēmumus, darīt visus savus darbus, teikt vārdus un skatīties uz pasauli. Cik gan tas būtu viegli man. Ja tev sajūtās ir kaut kas, kas vajadzīgs dziedināt, kāds sastrēgums, kāds bloks vai mēzgls, domu mēzgls, sajūtu mēzgls, noliec viņu uz dziedināšanu. Vai nu paņem rokās un izstiep rokas uz priekšu, vai lai viņš ir tur, kur viņš ir, un tagad iedomājies, ka no augšas, no debesīm nāk milzīgs gaismas stars,
milzīgs dziedinošas gaismas stars. Tas ir vai nu balts, vai zelta, vai sudraba. Tas ir tieši tādas krāsas un frekvences, kāda ir nepieciešama, lai tā situācija, kura ir jādziedina, taptu dziedināta. Un tu redzi, kā šis milzīgās gaismas stars tagad ienāk tevī caur galvu, caur 7. čakru. Un no galvas lēnām iet uz leju, piepilda tavu ķermeni ar šo tīrošo, dziedinošo gaismu līdz pat kājām, pirkstu galiem. Un tu šobrīd burtiski vizuļo. Tu burtiski esi caurspīdīgs. Un šis dziedinošais spēks ir arī kaut kas tāds, ar ko tu savienojies, saplūsti un sajūti, ka tu vari šo dziedinošo spēku gan piesaukt katrā brīdī, kad tev vajag no augšas, gan tu vari to sajust, jo tas ir vienmēr tevī. Ir bijis tevī, ir un būs. Tu esi sevis dziedinātājs. Apzinies šo spēku, apzinies šo gaismu, ar kuru tu vari palīdzēt sev jebkurā mirklī, jebkurā situācijā. Sajūti, kā viss tiek dziedināts, dziedināts, dziedināts. Ja kaut kas tika sakārtots tavā ķermenī, un tu tagad gribi to aizsūtīt gaismā prom, tad dari to. Vai nu ieliec to zelta bumbā un palaid debesīs, vai vienkārši skaties, kā tas izšķīst, aizplūst, projām no tevis debesīs aiziet uz visiem laikiem. Un tu saproti, ka tagad tu tiešām skaties uz sevi ar pilnīgi jaunu, svaigu acu skatienu. Tu paskaties uz sevi kā uz brīnumainu, brīnišķīgu Dieva bērnu. Cik skaists tu esi, cik mīlošs un mīlams, cik burvīgs. Domās apskauj sevi, samīļo sevi, jo tu esi pelnījis. Vienmēr, visur un jebkād. Ieslēdz šo tēlu savā sajūtā, tieši tur, kur tas ir vajadzīgs. Piefiksē viņu, atceries viņu katru mirkli, kad tev tas ir nepieciešams. Un tagad
Saki paldies savam augstākajam es par brīnumaino pieredzi, ko tas dāvināja tev šodienas meditācijā. Pasaki paldies augstākiem spēkiem, kuri nāca tevi dziedināt un palīdzēja pieņemt sevi līdz galam, iemīlēt sevi tieši tik, cik tas vispār ir iespējams. Un pasaki paldies sev, ka tu ļāvies šim sevis iemīlēšanas piedzīvojumam, ceļam, notikumam, meditācijai. Pasaki no sirds paldies visam un visiem, kas tev šodien palīdzēja iet šajā meditācijā. Un tagad, kad tu esi tik spēcīgs, tik vienots ar sevi, kā nekad agrāk, bet tagad tāds tu būsi vienmēr. Tu saproti, ka esi gatavs iet dzīvē, iet ārā no šīs meditācijas, atgriezties pie nomoda stāvokļa. Un tu lēnām sāc kustināt kāju pirkstus, roku pirkstus. Tu dziļi ieelpo, izelpo. Un ver acis vaļā tad, kad tu esi gatavs un gatava. Un es atpakaļ, jo meditācija ir beigusies. Es priecāšos, ja tu padalīsies ar mani un ar grupas biedriem, kā tev gāja, kā tu jūties. Labi? Tiekamies meditācijā pēc nedēļas, nākam otrdien 8 vakarā. Labi? Atā!